Cerēt uz veiksmi. Jo vairāk es strādāju, jo veiksmīgāks kļūstu. Un jo mazāk strādāju, jo veiksmi šķietam retāk nāk pie manis. Esi dzirdējis teicienu, ka nauda iet pie bagātajiem? Iespējams, veiksme arī iet pie veiksmīgajiem. Taču kā lai mēs uztrenējam sevi kļūt par veiksmīgākiem cilvēkiem? Atceros, skolas laikā daudz sapņoju, ka kļūšu uzņēmējs un man kāds maksās par to, ko man patīk darīt. Kamēr es tikai sapņoju, veiksme pie manis nenāca ar iespēju pelnīt. Taču, kad sāku strādāt pie savām idejām un mērķiem, pēkšņi parādījās dažādas iespējas. Daudzus gadus es uzstādīju sev mērķi finansiālā neatkarība, taču tā arī neizdevās tam pietuvoties. Līdz pēdējos gados nomainīju mērķi uz šis būs mans disciplinētākais darba gads. Un viss sāka mainīties. Nospraudu mērķi un sāku pie tiem darboties. Tas palīdzēja piesaistīt interesantus cilvēkus un šķiet, ka veiksme uzrādās katru dienu. Tāpēc vēlos ieteikt dažus praktiskus soļus, kā arī tu vari lēnām padarīt sevi par veiksmīgāku cilvēku. Zini, ko gribi un ej pēc tā. Tev ir jāzina, ko gribi, un jābūt gatavam tajā virzienā strādāt. Veiksme iet pie mērķtiecīgajiem, jo viņi prot to izmantot. Tie, kur ir slinki un tikai sēž dīvānā, neprastu veiksmi ne atpazīt, ne izmantot. Viņiem visticamāk tā būtu kā apgrūtinājums, jo tādā gadījumā kaut kas būtu jādara. Pamani labo. Ievēro pozitīvus notikumus savā ikdienā. Tas var būt jebkas no veiksmīgas sarunas ar draugu līdz pat sasniegtam mērķim. Pamani un atzīmē šos notikumus, jo tā tu varēsi sevī radīt pozitīvas emocijas un motivāciju, kas savukārt piesaistīs vēl vairāk veiksmus. Koncentrējies uz pozitīvo. Attīsti sevī pozitīvu attieksmi, lai izmantotu veiksmes iespējas. Koncentrējies uz pozitīviem aspektiem un centies izvairīties no negatīviem. Optimistiem šķiet veicis vairāk nekā pesimistiem, vai arī optimisti varbūt vienkārši pamana vairāk iespēju. Ja tev ir pozitīvā attieksme, varēs realizēt lielākus uzdevumus un sasniegt lielākus mērķus. Uzdrošinies rīkoties. Esi gatavs pieņemt izaicinājumus. Veiksmīgi cilvēki ir gatavi izaicinājumiem un cenšas atrast risinājumus problēmām, ar kurām saskaras, tos realizējot. Ja tu baidies pieņemt izaicinājumus, nekad neuzzināsi savas patiesās spējas un potenciālu. Mūžu dzīvo, mūžu mācies. Veiksmīgi cilvēki nekad nepārtrauc mācīties un attīstīties. Lasi grāmatas, apmeklē dažādus kursus un apgūst jaunas prasmes. Jo vairāk tu mācies, jo vairāk iespēja tev pavērsīsies. Ja kļūsi gudrāks, spēsi atpazīt dažādas iespējas un veiksmes scenārijas. Un vēl gribu, lai zini, ka par veiksmīgiem cilvēkiem sauc arī tos, kuri ir ieguldījuši savā dzīvē ļoti daudz darba. Viņi zina, cik daudz tas ir prasījis. Ja tev kādu dienu sāks saukt par veiksminieku, tad zini, ka arī esi paveicis daudz. Jo vairāk strādāji, jo veiksmīgāks kļūst. Uzdevums. Sadali lapu divās daļās. Vienā pusē pieraksti atgadījumus, kuros tev pēdējo 6 mēnešu laikā ir paveicies, un otrā pusē, kur esi sasniedzis rezultāts, jo pie tā tiešām esi strādājis. Pēc tam padomā, vai spēj saskatīt sakritības.